Es vienmēr domāju, kā varētu apvienot to, kas man interesē dzīvē, proti zinātne, daba, dzīvnieki un savu profesiju. Un es domāju, ka šis darbs, šis vakars, šis projekts, šī izrāde Džungļu grāmata man dod tādu iespēju, jo kur nu vēl labāk runāt par dzīvniekiem, ja ne baletā par dzīvniekiem. Bet es uzreiz gribētu likt uzsvaru uz to, ka šis nebūs vienkārši jautrs balets. Es gribu uzrunāt diezgan nopietnas tēmas, vides piesārņojums, kā mēs attiecamies pret mūsu planētu vienīgajām mājām, kā mēs attiecamies pret mūsu mazākajiem draugiem, proti dzīvniekiem. Šī tēma arī piemērota bērniem, jo es ieteiktu nākt no 10 gadu vecuma. Ja nemaldos, mājaslapā mums būs no 7 gadiem vai no 8. Bet bērni nav, manuprāt, nevarīgas amēbas. Bērni grib uzzināt. Bērni ir zinības švammas, viņi grib zināt, saprast, sataustīt. Mēs visi bērnībā bijām eksperimentētāji, zinātnieki un atklājēji. Tā kā tai vietā, lai teiktu, ka gotiņi saka mū, vistiņi saka poku vai cūciņi saka ruku, mēs varētu teikt, ka cūciņi ir viena no inteliģentākiem dzīvniekiem uz mūsu planētas pielīdzinām 3-gadnieka vecumam. Vistiņi ir ļoti laba mamma, gotiņi starp citu arī murrā un atsaucās uz savu vārdu un arī spēlējās. Tā kā nebūs vienkārši jautrs balets, bet būs balets, kurā varēs aizdomāties, jo mans mērķis nav nevienu baidīt, bet drīzāk likt aizdomāties, jo pamatā tas stāsts būs par mums visiem atmiņa ir savādāk. Ir zinātniski eksperimenti veikti, kur noteikti cilvēku grupa aizved uz vienu notikumu, pēc tam katrs atstās kaut ko savu. Tā kā šis būs bērna atstāstījums par Kiplinga izlasīto grāmatu, kurā viņš apvienos fantāziju un realitāti. Bet dienas beigās, es domāju, tas būs par līdzjūtību, par empātiju, par ģimeni un par mīlestību. Ar šo darbu es jau dzīvoju vairāk par 5 gadiem. Un tas notika pandēmijas laikā, es uzrunāju Kārli, viņš atsaucās, un es domāju, uztaisīsim vienu epizodi, un tad, lai man būtu ko parādīt, ka ir viena epizode gatava. Un Kārlis saka, kas ir nākošais? Labi, nākošo uztaisam epizodi, es viņam visu stāstu, mēs sazvanamies attālināti, nākošo. Un viņš turpina un turpina. Labi, ejam uz priekšu, un tā mēs tās epizodes arī izveidojām. Manuprāt, sadarbība ir ļoti laba, es esmu ļoti apmierināts ar savu komandu, visus gribu uzslavēt, visi tiešām ir absolūti ieinteresēti tajā, ko dara. Un vēl jau vairāk, tāpēc, ka es gribēju sakomplektēt tieši latviešu komandu ar jauniem māksliniekiem, ka mēs arī esam jauni un mēs varam. Un es gribētu visai komandai pateikt lielu paldies, tāpēc, ka mēs principā strādājām uz manu entuziasmu, uz viņu entuziasmu, uz solījumiem un uz cerību, ka kādreiz tas būs. Un katrs ir ieguldījis arī savu daļiņu tajā, vēl pirms viss bija oficiāli, tā kā ir finiša taisne. Un sākās pats interesantākais, stresa pilns laiks, bet arī pats interesantākais. Gluži tāpat kā es negribu izveidot izrādi, kuru ātri aizmirst, arī tas atspoguļosies scenogrāfijā un arī kostīmos, jo negribās kaut ko vienkārši tādu tiešu un banālu. Mēs tomēr gājām uz to, lai tas ir kaut kas vairāk balstīts uz metaforām, uz abstraktām lietām, lai katrs tajā saskata kaut ko savu. Bet tajā pašā laikā maskas ir ļoti tiešas, ļoti filmām pietuvinātas, un kad ar Kārli Lāceri strādājām, es arī ļoti viņu mudināju uz to, lai mūzika ir filmām pietuvināta. Man tas arī ļoti būtiski, gan kā dejotājiem, vienmēr strādājot ar horeogrāfu, lai darbs ir interesants, lai kustības ir interesants, lai nav tā, ka tas ir kaut kur redzēts, tas ir garlaicīgi. Man tiešām arī ļoti svarīgi, lai dejotājiem pašiem arī patīk. Protams, man jāņem vērā arī maskas un kostīmi, tāpēc
Šeit ir tāda ļoti laba simbioze jāatrod un līdzsvars, jo krāšņāki kostīmi, jo viņi smagāki, varbūt neērtāki. Mums ir jākustās, tā kā mēs visu laiku cenšamies atrast to zelta vidusceļu un arī, lai dejotājiem būtu ērti, lai dejotāji varētu izpildīt to, ko es esmu viņos saskatījis un redzējis, to savu vīziju. Un jāsaka, ka protams, galvenais pamatprincips, man jau tas nav nekas jauns, ir, protams, ka dzīvnieku pasaule. Ja? Viņu kustības, kuras es cenšos ielikt arī dejas valodā, lai tas nav vienkārši, tātad pērtiķis dara tā, bet lai tas tomēr ir ar kustību. Bet, protams, arī, lai ir saprotami, jo es tiešām gribētu uzsvaru likt uz to, ka primāra auditorija ir visa ģimene, ne tikai bērni, ne tikai pieaugušie, bet arī pusauģi. Tieši tāpēc arī būs svarīgas, nopietnas, aktuālas, mūsdienīgas tēmas, kas vēl būs svarīgas ļoti ilgi, manuprāt.